Ja tu esi jaunā māmiņa un pirmo reizi dosies uz bērndārzu, tev būs pirmā pieredze, kā palīdzēt bērnam adaptēties bērndārzā. Šeit es pastāstīšu, kas ir tās lietas, ko ir vērts darīt, lai jūsu pieredze būtu pēc iespējas patīkamāka un jaukāka. Kad tu ierodies ar savu bērnu bērndārzā, adaptācija sākas jau no brīža, kad tu atver bērndārza durvis. Neskrien ātri cauri visam, bet lēnu garu izēj cauri koridorim, paskaties, kur tavs bērns skatās, parādi viņam, pastāsti, kas tas ir, pavērojiet zīmējumus, sienas, aiziet līdz labierīcībām vai tur, kur tiks mazgātas rokas, pavadiet laiku ģērbtuvēs, pastāstiet, ka viņš tur liks savas drēbītes, tās ir durtiņas, un laiku veltiet, lai adaptētos jau šajā koridorī. Un tad, kad bērns jau ir iejuties šeit, viņam būs vieglāk arī tālāk doties uz bērndārza grupiņu. Un ja vēlies, lai bērns jūtas droši bērndārzā, lai tu esi pārliecināta, ka viņš tur jutīsies labi, iesaku noklausīties manu nodarbību, kā uzsākt bērndārza gaitas. Meklē informāciju zem mana profila vai mājaslapā www.mīlētislietoti.lv.